Labdien! Šodien nodemonstrēšu, kā Resiko ERP sistēmā strādāt ar inventarizācijām. Tātad, lai sistēmā veiktu inventarizāciju, no sākuma lapas jādodās uz sadaļu žurnāli, inventarizācijas žurnāli. Tātad šeit pārliecinamies, ka mums nav neviena atvērta žurnāla, tātad visi, kas šeit ir redzami, ir statusu apstiprināts, lai būtu pilnībā pārliecināti par šo, pārliecinamies arī, vai filtrs mums ir uz visi. Ja atvērta inventarizācijas žurnāla nav, tad varam turpināt ar jauna inventarizācijas žurnāla izveidi. Tātad spiežam pogu izveidot jaunu inventarizācijas žurnālu. Un pirmais, kam pievērst uzmanību, ir, vai jums parādās šāds te liels sarkans paziņojums vai nē. Tātad, par ko ir šis paziņojums, ja jūs tādu redzat? Paziņojums ir par to, ka sistēmā ir cita veida atvērti dokumenti. Tie var būt rēķini, tie var būt korekciju žurnāli, tie var būt pārvietošana žurnāli, tie var būt BOM ražošanas žurnāli. Tātad, ja šādi dokumenti ir, tad jums ir jāpārbauda katrs no šiem te dokumentiem norādītajiem, vai konkrētais dokuments ir aktuāls un vai šī dokumenta apstiprināšanas datums ir pirms jūsu izvēlētās inventarizācijas datuma. Ja? Tad, kā šī gadījumā, mēs gatavojamies veikt inventarizāciju novembrī, bet mums ir atvērts realizācijas rēķins vēl ar oktobra datumu. Ja? Tad, un ja šādi dokumenti ir, tad jums ir jāizlemj, ko ar tiem darīt, pirms jūs ģenerējat šo inventarizāciju žurnālu. Tātad iespējamās darbības ir, jūs šos dokumentus dzēšat vai apstiprinat, vai nomainiet apstiprināšanas datumu uz datumu, kas jau būs pēc šīs te inventarizācijas. Tas nepieciešams, jo atvērti dokumenti, kas tiks apstiprināti pēc jau veiktas inventarizācijas, var sabojāt šos te inventarizācijas rezultātus, un jūs nepanāksiet vēlamo rezultātu veicot šo te inventarizāciju. Ja? Tad, šī gadījumā es zinu, ka šis ir nenoticis darījums, un es realizācijas rēķinu dzēsīšu, norādot iemeslu. Ja? Tātad nenoticis darījums. Un, kad tas ir darīts, es varu atgriezties atpakaļ pie žurnāli, inventarizācijas žurnāla. Tātad atkal spiežam izveidot jaunu inventarizācijas žurnālu. Redzam, ka šoreiz nekāds paziņojums neparādās, tātad nav nekādu pārbaudām lietu sistēmā un varam veikt dokumentu sagatavošanu. Tātad norādam inventarizācijas dokumentu numuru, tad man tas būs novembris 2023. Izvēlamies novietojumu, kam veicam inventarizāciju. Tiem, kam ir vairāk par vienu, šeit būs saraksts ar visiem aktīvajiem novietojumiem vai ar visiem tiem novietojumiem, kas ir pieejami konkrētajiem lietotājiem, kas veic šo darbību. Ja, tātad izvēlamies novietojumu, izvēlamies inventarizācijas datumu. Ja. Inventarizācijas datums var būt tekošais datums, var būt pagātnes datums, var būt nākotnes datums pēc jūsu vajadzības. Bet jāņem vērā, ka sistēma šo te noliktavas atlikumu rēķinās uz jūsu norādīto inventarizācijas datumu. Ja, tad, ja mēs norādām šodienu, tad sistēma sarēķinās inventarizācijas žurnālā atlikumus uz šodienu, tad šo mirkli. Ja norādīsiet vakardienu, tad sarēķinātie daudzumi būs uz vakardienu, nevis uz šodienu, un tie var atšķirties no patreizējās situācijas. Bet tas ir katram pēc vajadzības, teiksim, ja jums tikas veikta inventarizācija vakardien, bet šodien jūs tikai vēlaties ievadīt datus sistēmā, tad loģiski, ka inventarizācijas datumu norādīsiet kā vakardienu. Ja, ja mēs esam tekošu inventarizāciju šajā mirklī, tad norādīsim tekošu datumu. Tātad mainīt apstiprināšanas datumu. Šo parametru varat norādīt, kā redzat, tas nav obligāts, bet varat norādīt, ja vēlaties korekciju ierakstus datubāzē veikt ar citu datumu. Nu, piemēram, jūs veicat inventarizāciju 5. janvārī, bet vēlaties korekcijas, kas radīsies šīs inventarizācijas rezultātā ielikt vēl pagājušajā gadā, tad jūs apstiprināšanas datumu varat norādīt pagājušo gadu, piemēram, 31. decembri. Ja. Šajā gadījumā to mēs neveiksim. Tātad nākamais parametrs ir tikai krājumos esošie produkti. Šis parametrs ļauj samazināt žurnāla apjomu gadījumos, ja jums ir daudz produktu, kas atlikumos ir 0. Ja, tad
Tātad, ieliekot šo tekstīti, sistēma žurnālā atrādīs tikai tos produktus, kuriem uz izvēlēto inventarizācijas datumu sistēmā atlikums nav 0, tātad ir pozitīvs vai negatīvs. Šis ļauj samazināt žurnāla rindu skaitu, un pie vajadzības jums tāpat paliek iespēja ievadīt produktu, ja tāds ir atradies, bet šobrīd sistēmā ir skaits 0. Ja? Tā kā iesaku izmantot, bet atkal jāmin, ka tas ir individuāli, ja? Un katram pēc vajadzības šo jāizmanto vai attiecīgi nav jāizmanto. Tātad, kad esam pārliecināti, ka visi parametri ir korekti, spiežam izveidot. Žurnāla rindu ģenerēšanas process ir asinhrons, ja, atkarībā no tā, cik liels ir jūsu produktu katalogs. Šis process var aizņemt pat stundu. Ja, un ļoti svarīgi šī brīdī ir saprast, ka nav jāsteidzās, nav jēgas spaidīt pogas, staigāt šurpu turpu un mēģināt kaut kādā veidā šo procesu pātrināt pie lieliem produktu katalogiem. Tas var radīt tikai vēl papildus problēmas. Tātad, žurnāla rindu apstrāde izies savu procesu fonā, un tad, kad jūs šeit redzat, ka ir success paziņojumā, tas nozīmē, ka apstrāde ir veikta, un jūs varat atjaunināt lapu, vai nospiežot F5 uz klaviatūras, vai refresh, reload podziņu jūsu internetu pārlūkā, vai vienkārši izejot atpakaļ uz žurnālu sarakstu un ieejot žurnālā pa jaunu. Ja? Arī tas jums aktualizēs redzamo informāciju, kā jūs redzat šobrīd manā ekrānā. Šī brīdī jūs varat veikt inventarizāciju. Te jāpiemina ir pāris lietas. Ja jūs veicat kaut kādu daļēju inventarizāciju, piemēram, tikai vienai kategorijai, ja, tad jūs varat nofiltrēt šo konkrēto kategoriju, ja, un veikt korekciju tieši konkrēti tām kategorijas precēm. Nenulējot visu inventarizācijas sarakstu. Ja, jo, ja mēs veicam tā kā pilnu inventarizāciju, tad pirmā lieta, ko jūs darītu, jūs izmantot šo te sarkano pogu, iestatīt saskaitīto daudzumu uz 0. Un tas šo te kolonu saskaitīts visu pilnībā nonulē. Ja, neskatoties no tā, kādi ir filtri pielietoti, nonulēts tiks visa saskaitīto daudzumu kolonna. Ja, ar šo te pogu uzmanīgi lietojam tikai pēc vajadzības. Bet veicot pilnu inventarizāciju, visticamāk tā vajadzība radīsies. Ja. Tātad iestatīt to daudzumu uz 0. Tātad saskaitīties mums viss ir par 0. Un šī brīdī mēs varam sākt vadīt iekšā atlikumus. Tātad ievadas metodas ir vairākas. Tātad, vienkāršais, protams, mēs varam to darīt ar roku. Ja, tātad dodamies, skaitam preces un atlikumus attiecīgi vadam iekšā. Jebkurā mirklī jums tur ir iespēja arī tur preci atrast vienkārši meklējot pēc nosaukuma vai pēc produktu numuru un tā tālāk un ievadīt šo te aktuālo daudzumu vai vienkārši vadot sarakstā. Tāpatās mums sistēmā ir iespēja arī importēt datus, un importu jūs varat veikt no Excel, ja, tad šeit jums ir opcija importēt žurnāla rindas, un šeit pie importa mēs redzam, ka ir paskaidrojums, tātad Excel formātā, A kolonā ir jābūt produktu numuram, B kolonā ir jābūt saskaitītajam daudzumam, un jums ir arī iespēja lejuplādēt šablonu, kurā jūs šos datus varat savadīt. Ja. Te svarīga lieta piebildīšu, tātad A kolonnā, kur ir rakstīts item number, jūs varat vadīt preces numuru, jūs varat vadīt svītru kodu, un jūs varat vadīt arī preces aliasu, un visi šie te trīs tiks uzskatīti tiks atpazīti kā konkrētā prece. Ja. Vēl viena svarīga piebilde ir, preces drīkst atkārtoties. Ja. Tātad, ja jums ir prece 1, 2, 3, un šeit jūs esat ievadījuši skaitu 5, tad jūs varat atkārtot ievadīt preci 1, 2, 3 un ievadīt skaitu 2. Tad pie importa šie te skaiti summēsies un precē 1, 2, 3 tiks ievadīts skaits 7. Ja, tā drīkst darīt un tā, visticamāk skaitot ar kādu trešās puses piegādātāju skaneru risinājumu, tad visticamāk jums tā arī būs. Un tas ir ok un tā darīt varam. Ja. Tāpat tās jāatcerās, ka importējot vairākus failus,
tātad tiks saskaitīts, jeb sasummēts kopā šajos failos atrodušas daudzums. Tātad, ja mēs vienreiz importēsim failu, kur mums ir 11 preci 1, 2, 3 ar skaitu 5, un pēc tam importēsim citu failu, kur mums precē 1, 2, 3 ir norādīts skaits 3, tad sistēma uzskatīs, ka jūs esat ievadījuši 8 gabalus preci 1, 2, 3. Jā. Tāpat tās inventarizācijai varat izmantot mūsu rokas skaneru programmatūru, Android bāzētu programmatūru kopā ar Android skaneriem. Ja jūs interesē šāda opcija, tad varat griezties mūsu pārdošanas nodaļā un mūsu pārdevēji izstāstīs, kā iegādāties šādu skaneri vai kā šādu skaneri iznomāt priekš inventarizācijas periodu. Tātad vēl mazliet par daudzumiem un par to ievadi. Ja. Tātad vadot daudzumus var rasties kļūdas, ja, tātad visi cilvēki ir dažādi un ievadot var nokļūdīties, vai skaitot var nokļūdīties. Un pirms inventarizācijas pabeigšanas ir ļoti svarīgi, lai jūs veicat tā kā pārbaudi un nebūtu pēc tam grūti sistēmu, teiksim, vēl papildus pūles jāpieliek, lai sistēmā labotu kaut kādus datus jau pēc inventarizācijas apstiprināšanas. Lai būtu vieglāk pārbaudīt šos saskaitītos daudzumus, tad lietojiet filtrus. Visbiežāk šādiem mērķiem tiek izmantot starpības filtrs, ja, un jūs varat, teiksim, paņemt, kurš nofiltrēt, kur starpība ir vairāk par 10, ja, un sistēma jums atgriež, teiksim, tikai tos ierakstus, kur ir skaitīšanas rezultātā radusies starpība lielāka par 10. Ja, nu, tad mēs varam vēlreiz pārbaudīt, vai tiešām jābūt 34 vai tikai 3, ja, un 190 vietā tur ir kļūda, ja, tātad mums vajadzēja tikai 9, ja, un tad ir jābūt vienam un tā tālāk. Ja, tad, nu, tie ir tikai piemēri, ko es stāstu. Ja. Tāpat tās pēc starpības filtra jūs varat lietot dažādu veidu darbības, lai matemātiski atrastu starpības, kas jūs interesē. Tanī brīdī, kad jūs esat visas informācijas pārbaudi veikuši, esat pilnībā pārliecināti, ka visi savadītie dati ir korekti, varat veikt apstiprināšanu žurnāla, ja, tātad poka apstiprināt. Šī brīdī sistēma jums parāda, kāds būs kopējais pozitīvo korekciju skaits un vērtību, un kāds būs kopējais negatīvo korekciju skaits un vērtību attiecīgi, un apstiprināt. Apstiprināšanas process arī ir asinhrons, ja, tātad tas nenotiek uzreiz, tātad tādā brīdī, kā jūs šobrīd redzat, ja žurnāla status joprojām ir atvērts, tā nav problēma, tātad tuvāko sekundžu vai minūšu laikā status nomainīsies uz apstiprināts. Tas ir atkal atkarīgs no tā, cik liels ir jūsu produktu katalogs un cik liela ir sistēmā jūsu vēstures darījumu apjoms, ja. Un pēc mirkļa atjaunot lapu, tad jūs redzēsiet, ka status ir nomainījies uz apstiprināts. Tad fonā šī apstiprināšana notiek un panikai nav iemeslu. Lūk, šāds ir process. Ja. Atceramies, ka inventarizācija nepāraksta jūsu atlikumu, bet veic pozitīvus vai negatīvu korekciju ierakstus datubāzē. Ja. Un, piemēram, paskatīsimies, šeit mums ir produkts, kuram inventarizācijas rezultātā tātad bija pozitīva korekcija. Tātad sistēmā mums līdz šim bija atlikums 2, saskaitījām, ka tomēr mums ir, tātad sistēmā bija 1, saskaitījām, ka tomēr mums ir fiziski 2 produkti, un tad rezultātā bija pozitīva korekcija 1. Ja. Un kā tas izskatās produkta vēsturē, varam apskatīties, kā tas izskatās produkta vēsturē. Tātad atrodam konkrēto produktu un apskatām vēsturi. Tātad, un produkta vēsturē redzam, kad tika izveidota tātad pozitīva izmaiņa inventarizācijas žurnālā un tika pieplusots 1 produkts. Jā, tātad mums nevienā mirklī nav pārrakstīta bilance vienkārši ierakstot ciparu 2, bet inventarizācija ir veikusi papildus ierakstu datubāzē, papildus korekciju datubāzē, lai šis
atlikums būtu 2. Ja? Lai šis ir jāņem vērā. Ja inventarizācijas rezultātā rodas kādi jautājumi, mūsu klienta atbalsta komanda ir sasniedzama, izveidojot pieteikumu caur mūsu atbalsta platformu. Tā kā, lai visiem jauka gada nogale un veiksmīgas inventarizācijas.